Evita un viņas mazā meitiņa Paula jau ilgāku laiku prātoja, kur lai šogad līgo. Tādēļ patiesi priecājās uzzinot, ka grandiozākās Jāņu svinības notiks kino pilsētiņā Sinevilla. Tomēr, ak tu tavu bēdu, viņām tā arī neizdevās saprast, kā lai nokļūst uz šo tautas kopības lielfestivālu. Kad mēs sākām interesēties par to pasākumu, tad sapratām, ka aizbraukt tur nemaz nevar, ja tev nav personīgās automašīnas. Jo reāli, ka es iegāties www.sinevilla.lv mājaslapā apskatīties, kā aizbraukt, tad tur arī bija norādes no Tukuma, tur 4 kilometri līdz kaut kurienē. Evita Rudolfa Jāņu piesaistīja, jo jau 24. jūnijā viņai būs jāstrādā, bet vairums piedāvāto svinību sākas tikai 23. jūnija vakarā, un to nav iespējams apvienot ar plāniem Jāņu dienā. Mani tas pasākums ieinteresēja tādā ziņā, ka tur jau no 2:00 dienā sāks 23. jūnijā, un tā kā man 24. ir jāstrādā, tad tieši būtu forši aizbrauc 2 līdz vakaram. Tur paskaties, atpūties un brauc mājās. Tātad es sapratu, ka reāli aizbraukt tur nevar savādāk. Un tā kā mums nav personīgās automašīnas un kas aizved arī nav, tad tad uz Jāņiem nevar aizbraukt. Lai palīdzētu Evitai un vēl citiem līgot gribētājiem, jautājām Rudolfa Jāņu Sinevilla organizatoram Nikam Volmāram, vai ir padomāts par tiem, kuriem nav iespējams uz Jāņiem aizbraukt ar savu privāto transportu, vai kuri gluži vienkārši to nevēlas, jo sēšanās pie autostūras prasa lielu atbildību. Mēs Rudolfa Jāņos Sinevillā, protams, ļoti gaidām visus cilvēkus ar savām privātajām automašīnām un būsim padomājuši, lai būtu ļoti plašas un ērtas stāvvietas, lai katram cilvēkam būtu, kur nolikt savu automašīnu. Un galvenais, lai arī nebūtu kādu īpašu sastrēgumu pirms Sinevillas pilsētas, bet mēs esam īpaši piedomājuši arī pie tiem cilvēkiem, kuriem nav mašīnu. Un līdz ar ko mums būs īpašs pasažieru vilciena specvarējs Rīga-Tukums, kuram Tukumā sagaidīs Tukuma autobusu parka autobusi, kuri tālāk jau no Tukuma dzelzceļa nogādās cilvēkus jau uz Sinevillas pilsētiņu, kur arī varēs svinēt Rudolfa Jāņus Sinevillā. Arī pasažieru vilciens sola, ka reisu skaits uz Tukumu būs pietiekams, lai ik viens varētu sev atrast vispiemērotāko laiku. Turklāt uz Tukumu dosies Rudolfa Jāņu ekspreses, kurā valdīšot īpaša līgo svētku noskaņa. Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens uz tieši Rudolfa Jāņiem Sinevillā ir norīkojis papildus vilciena ekspresi no Rīgas uz Tukumu, kas atties 14:44 no Rīgas un pienāks Tukumā 15:51, un faktiski tas būs ekspresu vilciens, kas pieturēs tikai galvenajās pieturās. Domājot arī par Evitu un viņas mazo meitiņu, viņi varēs atbraukt jau pa dienu, jo mēs no 12:00 dienā jau visus gaidām, un, ja gribēs, varēs jau arī 23. vakarā braukt atpakaļ. Īsi pirms 10. vakarā ir pēdējais vilciens no Tukuma uz Rīgu, līdz ar ko īstenībā varēs svinēt pilnīgi veselu svētku dienu un pa dienu jau izbaudīt visas tās Jāņu tradīcijas, gan piedalīties Jāņu vainaga pīšanā, gan arī sagaidīt šī Jāņu vainaga īpašo svinīgo savienošanu un izbaudīt visu to svētku buķeti. Savukārt pārējie, kam 24. jūnijas ir brīvdiena, varēs nesteidzīgi turpināt svinības līdz rīta gaismai, kādu stundiņu nosnausties Telšu pilsētiņā un jau atkal lekt deju solī. Mēs esam raduši iespēju telts vietas piedāvāt pa velti, līdz ar ko katrs cilvēks, kas vēlās, var ņemt līdzi savas teltis un zināt, ka viņi varēs pa nakti palikt uz vietas. Mēs ieteiktu palikt pa nakti šajā Telts pilsētiņā un izgulēties un tikai no rīta braukt mājās. Tātad Evitai un viņas meitiņai nevajag uztraukties par nokļūšanu svētkos, jo vilciens abas svinētājs nogādās uz Tukumu, no kurienes autobusu svētku viesus aizvedīs uz Sinevillu. Oskars Lepers, Renārs Muskars, Tautas balss.